Šalom, pierreiz arī labrīt. Es gribētu šodien pāris vārdus pasakīt par šo lielo, teiksim, aizu, kas ir starp pirmām kārtām, kas ir starp kristiešiem un tā saucamiem mesiāniskiem, starp ebrejiem un kristiešu baznīcu. Šodien lūkšanās man atklājās vārds. Viņš ir dzīves vienmēr manī, bet šodien kaut kā tādā detalizētāki. Tas viss parādījās, nostājās priekšā, proti apstājās pie vārda. Ko parasti es dzirdu, kad es runāju ar kristiešiem. Tas ir, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs. Lūk, šeit šis pāns ir, šeit viņš ir Johanana vēstījis 14. nodaļa, kur Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens neatnāk pie tēva, kā tikai caur mani. Šis ir jaunā derības tulkojums, bet šis ir domāts paskaidrojums, ir teikts komentārs tikai ebrejiem, bet pareizais ir, ka ir rakstīts latviešu un daudzās citās kristiešu bībelēs, kad es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens neatnāk pie tēva, kā tikai caur mani. Tas ir kā tikai caur Jēzu. Ko tas nozīmē? Es esmu ceļš. Un es sāku analizēt šos trīs varētu sacīt, svētības ar lielo burtu, kas ir rakstīts ceļš, patiesība un dzīvība. Šis ceļš, vai tas ir zināms mums visiem? Vai mēs zinām to ceļu? Vai tas ir parādījis mums? Jo no tādas pareizās ceļa izvēlēšanās mēs ieraugām patiesību. Un ceļš kopā apvienot ar patiesību dod šo dzīvību. Un šis ceļš nav vienkārši iegūstams. Tas ir Jēzus liecības. Tas ir Jēzus lielais un neatceramais ne ar ko upuris par mūsu grēkiem un lāstiem, ko mēs esam saņēmuši, jeb ar savu mēli pasiši sev uzlikuši, nezinot patiesību. Tātad jāzina šis ceļš ir. Un kas tad ir ceļš? Kā to sacīja Jēzus? Viņš vienmēr saka, visu, ko es esmu darījis, visu, ko es runāju, tie vārdi nav no manis.
Tie ir no tēva. Tātad man tika parādīts šis ceļa sākums. Un šis ceļa sākums ir ļoti, ļoti plašs. Nenotiek vienīgi tā, ka mēs iepazīstam Iešua, jā, ja kristiešiem tas ir Jēzus, kāds caurs tikai ar mani. Nepietiek to, ka ir kristiešiem doda šī jaunā derība, taču jāatcerās ir, un ne tikai jāatcerās, un jāzina ir. Šis kristietības ceļš, šis kristietības vēsture jāzina. Jāzina visi Nīkijas koncili, visi vienas koncili, kas notika. Un to ir ļoti daudz, un tie nav nekur apslēpti. Viņi visi atrodas. Nu, es varu sacīt, viņi sasniedzami. Internetā viņi visi atrodas. Arī viņi ir kristiešu mācības grāmatās. Un šis ceļš ir atvērts pavisam savādāk. Kā jau es sacīju, nepietiek kristiešiem ar to, ka viņiem ir Jēzus, ja mesijāniskiem Iešua. Mums ir jāzina tas ceļš, un to ceļu atkal ir pasacījis Iešua. Un kur tad tas ir rakstīts? Tūlīt parādīšu, kur tas ir rakstīts. Tūlīt tas es parādīšu. Tas būs tā. Tas būs tas pats Johanans 6. nodaļa 44, 45 pāns. Redziet, kur viņš ir. Iešā sacīja, beidziet kurnē. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas mani sūtīs, nepiesaistīs viņu pie manis. Jūs redzēt, ko šis teikums nozīmē? Viņš paziņo atklāti visā garīgā pasaulē, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas mani sūtīs, nepiesaistīs viņu pie manis. Vienmēr sakot, ja viņš nepievedīs, nedod atļauju tam cilvēkam, zaļo gaisu nedos, iet par šo glābšanas ceļu. Redziet? Un šeit viņš apvalonēs viņa ceļš augšā pēdējā dienā. Bet ļoti svarīgi, ka viņš neviens nevar nākt pie manis. Kristieši domā, ka mums ir Jēzus, mums ir viss, viņš ir ceļš, patiesība. Redz, kur ir ceļš. Ceļa sākums sākās ceļš. Sākās ceļš no Johana 6,44. Neviens nevar nākt pie manis, ja tā, kas mani sūtīs, nepiesaistīs viņu pie manis. Nu, lūk. Tātad tēvs ir nodomājis un piesaista cilvēku, ko viņš ir izvēlējies, viņš piesaista. Un tad 45. pānsā ir rakstīts. Visi viņi būs, šeit ir rakstīts, jud, hei, vau, hei, iemātīts.
Visi būs radītāji iemācīti. Katrs, kas klausās manu tēvu un saņem zināšanas no viņa, nāk pie manis. Tātad pirmā kārtā ir jāsaņem šī atļauja klausīties tēvu. To atļauj dot pats tēvs. Katrs, kas klausās manu tēvu un saņem zināšanas, nāk pie manis. Tas ir ebreju jaunā derības tulkojums. Latviešu valodā tulkos no citas valodas ir mazliet savādāk, bet visa tā būtība ir viena un tā paša. Jā. Tātad ir jāzina, ko tēvs ir runājis. Katrs, kas klausās manu tēvu un saņem zināšanas, nāk pie manis. Tātad katrs, kas viņu ir dzirdējis un saņem zināšanas. Tātad, ko viņš ir runājis, jāzina viss, jeb tikpat kā viss, ko tēvs ir runājis un kā viņš ir runājis. Pārsvarā viņš runāja savai svētai tautai, caur Mošē, caur praviešiem. Tas, mīļie kristieši, ir jāzina. Šeit ir rakstīts. Katrs, kas klausās manu tēvu un saņem zināšanas. Kristieši Nīkejas koncilā to visu noliedz un to pastiprinās ar savu ierakstu par to, ka 5 mūsu grāmatas tā ir vecā derība. Tā vairs nav vajadzīga. Kad Kristus ir bauslības gals. Ebreju jaunā derībā nav rakstīts, ka Kristus ir bauslības gals. Tur ir rakstīts pavisam savādākie vārdi, kad Ješua Mašiaks ir ceļš uz Toru. Jo viņš neko nav darījis pats no sevis. Viņš ir dzīvojis pēc praviešiem, viņš ir citējis praviešu. Nu, lūk. Es esmu dzīva maize, nākusi no debesiem. Ja kāds ēd šo maizi, tad dzīvos mūžīgi. Vēl vairāk maize, ko es viņam došu, ir mana personīgā miesa. Un es atdodu viņu par pasaules dzīvību. Nu, redziet. Nebūs ļoti pareizi sacīt, kad pietiek ar to, ka es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Ka neviens nevar neatnākt pie tēva kā tikai caur mani. Jā, tā ir tādā ziņā ir patiesība. Taču šeit ir uzskaitīts šis ceļa posms, kurš satur ceļu, kurš satur patiesību un kurš satur dzīvību. Patiesība ir tā, ka tie baušļi, ko uzrāda kristiešu teksti, kad Kristus ir baušļības gals, tas teksts ir ļoti, ļoti nepareizs. Viņš ir rediģēts no tulkotājiem,
jeb viņš ir izgājis caur Vatikānu, caur šo netikli un reģidēts tur. To es nezinu tieši manā pierādījumā, bet viņš ir nepareizs. Tas ir viennozīmīgi. Un šis ceļš, ko es jums pat tās parādīju, viņš ir tieši tāds, kādu to aprakstā Ješua. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas mani sūtīja, nepiesaistīs viņu pie manis. Tātad pirmā kārtām ir darīšana ar ko? Ar tēvu, ar mūsu radītāju darīšanu. Mums ir jāzina viss, ko tēvs ir runājis. Mums ir jāzina viss, ko tēvs ir runājis. Mums ir jāzina, kas ir svētā tauta, kas ir Izraēla. Un tieši tur mēs mācoties, mēs uzzināsim. Tieši caur svētās tautas Izraēla pasaulē ir atnesa evaņģēlijas, šīs ir glābšanas vēsts, jo Ješua ir tā dzīvā vaize, kas nākuši no debesīm. Un viņš kā cilvēka dēls ir bijis evējs ģimenē uzaudzis. Tā maize, ko es jums došu, ir mana personīgā miesa. Tātad atcerieties, cienītie kristieši, ceļa sākums nav meklējams pirmkārt pie jūsu Ješua. Ceļa sākums ir meklējams, ko es jums parādīju. Ja tēvs, kas mani sūtīja, viņi visi būs Judhei iemācīti. Katrs, kas klausās mano tēvu, saņem zināšanas, nāk pie manis. Tikai tad jums tiks dota garīga atļauja iet pie Ješua, kad jūs būsiet pienācīgi kādu laiku tēvu studējuši. Kas ir tēvs? Mācīsies Toru, mācīsies rakstus, praviešus. Tad jūs saņemsiet šo apsolījumu. Dzīvība. Tātad ceļš ir jāapvieno ar patiesību, lai saņemtu dzīvību. Un tad tēvs un dēls nāks pie ikviena kristieša un parādīs viņam vietu debesīs. Šeit ir rakstīts, manā tēvā mājā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, es jums būtu pasacījis. Tāpēc, ka eju turp, lai jums sataisītu vietu. Mīļie kristieši, rekur ceļš, meklējiet ceļu, lai jūs būtu starp Ješua darbu, kurš jums dos šo vietu, šo mūžīgo dzīvību. Bet ir jāmēt ceļš, un ceļš sākās caur patiesības atzīšanu no tēva. Viss, kas ir pie tēva, lūdzu. Tas ir jāzina, ko viņš ir sacījis, ko viņš ir rakstījis. Mošē, visas 5 grāmatas, pravieši,
Katrs pats, es no sevis varu sacīt, ka es tiku vadīts katru dienu. Es tiku izvadīts laukā no Luterāņu baznīcas Ventspilī, tiku aizvadīts uz Rīgu pie septītās dienas adventistiem, ieraudzīju, iepazinu, kas ir šabats, svētā diena. Nedrīkst dzīvot bez to, ko Elikims ir sacīja. Ja mēs nedzīvojam pēc rakstiem, bet dzīvojam no dogmām, kas ir kristietībā, tad arī notiek tas, kas notiek pēc rakstiem. Lūk, septītā dienas adventistiem ir šabats. Viņiem ir šabats. Tad Adonais man izveda laukā, un es aizvedu pie ebreju mesijāniskas kopienas. No turienes pēc gadiem arī viņš man izveda laukā, jo vārds mesijāniskais ir ar kristiecības ēnu. Es esmu viņu nomainījis pēc rakstiem, kā tas ir ar mašīahniskā kopienā, ja ir jābūt. Nu, lūk, bet tā jau ir cita, teiksim tā, cita vieta vai pilnīgi cits skatījums. Nu, lūk. Es jums esmu parādījis. Meklējiet, skatieties. Dodiet šo žēlastību. Saņemt caur svētiem rakstiem. Slavēties, slavēties. Amen.